Nu labi, tagad otrā daļa, kāpēc izvēlējos tieši šo modeli. RT 5097. Nu kas te tālāk? Tālāk man patika arī sēdeklis, viņam super, viņš tāds biezs un mīks un liels. Un arī regulējās. Es te biju uzkāpjus uz viena, nu viņam maziņš tāds beņķītis, un vēl pie tam neregulējās, te nevarēja pabīdīt ne uz priekšu, ne atpakaļ. Tad kājas kaut kā visu laiku saliek, tas bija, nu nebija tik ērti. Tālāk viņam 8 augstumi regulējas ar rokturi. Nu, kas te tālāk? Nu, stūrīte tāda maza bieziņa, viņa tāda, nu, forša stūrīte, nav vainas. Nu, vēl viens pluss, kas ir šim modelim tieši, es zinu, citiem lētākiem, te naži ieslēdzās no podziņas, citiem ar kloki jārā ieslēgšanā. Nu, tā arī kā ekstrēs uzskatu labā, ka nospied podziņu ieslēdzās, nevajag neko raustīt. Tas arī ātrāk. Nu, hidrogaita, viņam viens pedālītis tik gāze uz, nu, gāzē un bremze. Gāze, bremze un revers pie stūres. Tādā ziņā strādāt jau vērti, bet, nu, tas daudziem. Tā jau laikam lielums, nu, visi viņi tā uztaisīti traktorīšam ar hidrogaitu. Nu, vēl viens pluss, kas ir ar to stūres sistēmu, viņam te nezinu, kurā pusē labāk parādīt, nu, šeit. Te viss ir pa nopietno, te smērējas un viss. Ar citiem tiem traktorīšiem, ko skatījos, te tā galīgi uztaisīts, baigi vāji, ne te smērējas nekas. Nu, arī, vot, tādi sīkumiņi, bet salasās, vot, tur arī tā cena pēc tam ir rodās. Izsargs te tāds trūba nopietna, ja kaut kur ieskrien. Līdz ar to tādi, vot, sīkumiņi, bet, nu, un rodās tā cena. Līdz ar to, jā, varēja lētāk nopirkt, bet, nu, es kaut kā uzticīgs Štilam, esmu man zāgi, viss kaut kas no Štila, nu, sevi ir labi parādījuši. Nu, pa lielam, laikam tāds viss.